Senā Kurzemes pilsēta Kuldīga atrodas Ventas krastā, kur izveidojies Rumbas ūdenskritums. Te bija senās Kuršu zemes Banavas centrs. Veckuldīgas pilskalns, kas atrodas netālu no tagadējās pilsētas Ventas kreisajā krastā, bija lielākais Kuršu pilskalns. Jau 9. gadsimtā tam blakus izveidojās apmetne. Kuldīgas lepnums ir senais mūra tilts pāri Ventai, kā arī vecpilsēta ar 17. un 18. gadsimta dzīvojumiem ēkām. Par tradīciju kļuvuši Kuldīgas pilsētas svētki, kurus svin jūlija 3. nedēļas nogalē. Čau, vīri! Šodien 1, 2 un 3 brauciens ir beidzies. Cīņa laikam bija grūta, abi divi nosvīduši sarkani. Kā jūties pēc braucieniem?
Tikko jau, zin kā, beidzās, tad varētu būt arī, ka kaut ko dabūja pastrādāt, jo trasa nebija tā vieglākā, bija dubļš kurs un, vajadzēja pavingrot. Pauliņš ir vinnējis visus pasaulē, man liekas, ka viss beig priecīgi, vai ne? Jums arī pirmās izjūtas es redzēju, gan iz asaras acīs, ne? Nē, viennozīmīgi, Pauls ir kurzemnieks un tomēr nācis no laukiem un ar grūtu darbu ģimeni to ir sasniegusi un kas vēl var būt augstāks no pasaules čempiona titula, ja, jo tāds lielvalsts Francija, Itālija, Amerika, ja, tur, kas ir Latvija, ja? Lūk, arī Latvija. Tā jau latviešu motokrosam ir tradīcija, ja? 2004. gadā Ivo Štenbergs, 2008. Matīs Skarro, bet, šitais gan mazā kubikatūrā, bet, tik un tā, nesagaidījām 4 gadu intervālu, bet ir pēc 3 gadiem atkal jauns čempions. Kaimiņš bišķiņ pārdara, kā viņš tev zemē trasē? Nekas, tas ir motosports un tur neko nevar darīt. Trasē draugu nav un katrs grib savu vietiņu izkarot pēc iespējas augstāk, tā kā, Mārija, čau Dāvi. Čau. Kad šodien jūties superkausā? Kapitāli. Tev tūliņās ir otrais brauciens, nav bišķi tāds iekšā šarmuļi un drebuļi? Drusku ir, jo kvadri jau brauc, Nav tā, ka tev te nav ko darīt? Darīt ir ko. Mums tā jau arī nebrauc sūdīgi. Ir cevišķi šitādās trasēs. Kurā gadā kausāk pirmo reizi uzbūvēja? 901. Nē, kaut kāda cik nevarētu būt 200 gadi tam acīm. Kādas ir tās proporcijas? Tu bākā leji, tur tev ir 2 vai 4, ja 2 tad tu leji proporcijām, ja 4 tad nelej laikam. Tur tāpat visu kaut ko ķīmiķā. Jā? Kā tu viņš tur leji? Tur ūdeni ar eļu, cik viņš tur šķairis, cik pret cik? Tur, kaut kāds tur 98 ar 100 tur jauc kopā kaut ko tur, nezinu. Kā jūties šodien? Pagaidām jūtos paigi labi. Tev dzimšanas diena šajā nedēļā, vai ne? Bija, vai ne? Jā, tieši tā. Cik tev palika izstāst visai Latvijai? Ceturtdien 21 palika jau. Redz, un tagad tev palika 21, un tagad laboratorijas vārdā mēs tev dāvinam šo mūsu cepuri, vai ne? Lai tu esi pieskaitāms pie mūsējiem. Un lai tev ir ko uzvilkt uz piedestālu, kad uzkāps, vai ne? Paldies. Davai, lai tev veicās. Čau. MX7 Plus klasē pirmo vietu izcīnīja viesis no Krievijas Dmitri Juritski, Motosports Elkšņa Racing Team. 2. Nauris Miķelsons, Rodeo MX Racing Team. 3. Ralfs Guļevskis, VV Motor Racing Team. MX13 Plus klasē pirmo vietu izcīnīja Gins Filipsons, Moto Kurzeme. 2. Jānis Igaunis, MX Ādaži. 3. Jānis Riters, Moto Kurzeme. 14 Plus klasē pirmo vietu izcīnīja Ralfs Reinfelds, MX Sumata Wilders Team. 2. vietā Valters Dišlers Kirilko, Motosports Elkšņa Racing Team. 3. Rēnis Pūrvēns, Motosports Elkšņa Racing Team. MX30 Plus klasē ātrākais bija Jurijs Kolgers, Pure Chocolate FFF Vītols Team. 2. vietā Arvis Sanders, Rodeo MX Racing Team. 3. Ainārs Soks, Rodeo MX Racing Team. Kvadri Pro klasē pirmo vietu izcīnīja Edgars Meņģelis, Rodeo MX Racing Team. Aiz sevis atstājot Imantas Stamulijūnas, Motosports Elkšņa Racing Team. 3. Agris Nēja, Pure Chocolate FFF Vītols Team. MX Pro klasē pirmo vietu izcīnīja Lauris Freibergs, Pure Chocolate FFF Vītols Team. 2. Toms Macuks, Rodeo MX Racing Team. 3. Dāvis Līvs, Moto Kurzeme. Savukārt komandu vērtējumā pirmajā vietā atrodas Rodeo MX Racing Team ar 1950 punktiem. 2. vietā Motosports Elkšņa Racing Team 1933 punkti un 3. vietā Pure Chocolate FFF Vītols 1920 punkti.